Kārtējais miljards tiek likvidēts no kripto tirgus pēdējās 24 stundās. Pats tirgus neizskatās diži labi. Bitcoins nokrīt pirmo reizi kopš 2024. gada novembra zem 70 000. Tā nākošā akumulācijas zona, ko es vēlētos redzēt, lai Bitcoins notur, būtu 69 līdz 60 000. Tāpat tās kopējā kriptovalūtas tirgus kapitalizācija turpina krist un ir krietni pazaudējusi savu kopējo apjomu un straujiem soļiem tojās pie 2 triljonu ASV dolāru, kas arī tāds psiholoģiskais līmenis. ASV valdība atpērk savu parādu, vienu daļu kārtējo 4 miljardu ASV dolāru vērtībā. Spānijas banka BBVA pievienojas tām 11 bankām, kas plāno šā gada otrajā pusē izlaist uz eiro balstītu stablecoinu. Vairāk par kripto ieskaties man profila apraksta linkā.